Zviedrija nosūta 550 karavīrus uz Latviju, lai stiprinātu NATO klātbūtni Austrumeiropā simtiem. Zviedrijas karavīru sestdien oficiāli ieradās Latvijā, lai pievienotos Kanadas vadītājai daudznacionālajai brigādei. Šis solis tiek uzskatāts par svarīgu Zviedrijas rīcību NATO ietvaros kopš tās pievienošanās aliansei 2025. gada martā. Ar šo misiju Zviedrija ne tikai demonstrē savu stingru apņemšanos nodrošināt reģionālo drošību, bet arī nosūta skaidru signālu par gatavību sadarboties ar NATO sabiedrotajiem, lai aizsargātu Baltijas reģionu no potenciāliem draudiem. Saskaņā ar Zviedrijas aizsardzības ministrijas sniegto informāciju aptuveni 550 Zviedrijas karavīri tiks izvietoti militārajā bāzē netālu no adažiem, kas atrodas netālu no Rīgas. Tā ir viena no 8 NATO daudznacionālajām brigādēm, kas izvietotas gar alianses austrumu flangu, lai stiprinātu aizsardzības spējas pret draudiem no Krievijas un citiem reģioniem. Šī izvietošana iezīmē būtiskas pārmaiņas Zviedrijas militārajā politikā, jo tā gadu desmitiem ilgi saglabāja neutralitāti pēc Otrā pasaules kara. Zviedrijas lēmums pievienoties NATO bija saistīts ar pieaugošajām drošības bažām Eiropā, īpaši pēc tam, kad 2022. gada sākas Krievijas un Ukrainas konflikts. Kopā ar Somidžu Zviedrija atteikas no savas ilgstošās militāras neutralitātes, lai iegūtu aizsardzību no NATO. Pēc pievienošanās procesa pabeigšanas 2025. gada martā Zviedrija nekavējoties veica konkrētus pasākumus, lai nostiprinātu savu klātbūtni aliansē, un karaspēka izvietošana Latvijā ir viens no pirmajiem nozīmīgajiem soliem. Bataļona komandieris pulkvežleitnants Henriks Rodstals paziņoja, ka viņš jūtas lepns par dalību šajā misijā. Viņš uzsvēra, ka Zviedrijas karaspēka nosūtīšana uz Latviju ne tikai stiprinās NATO aizsardzības spējas, bet arī palīdzēs nodrošināt stabilitāti un drošību Baltijas reģionā. Viņš arī apstiprināja, ka Zviedrijas karavīri cieši sadarbosies ar sabiedrotajiem, lai nodrošinātu maksimālu kaujas efektivitāti. Analītiķi norāda, ka Zviedrijas militārā klātbūtne var palīdzēt NATO palielināt atturēšanās spējas pret draudiem šajā reģionā. Kopā ar Kanādas, Vācijas un citu NATO dalībvalstu spēkiem Zviedrijas armija veicina alianses aizsardzības spējas Austrumeiropā. Ņemot vērā turpināto ģeopolitisko spriedzi, Zviedrijas aktīvā dalība tiek uzskatīta par svarīgu soli, lai nodrošinātu drošību gan Baltijas valstīm, gan Eiropai kopumā.